Bet pastaigā tik ilgi, vai ne? Ak, Dievs! Man tā īpaši nepatīk, liek pārgājienā. Bet es tev Jāni atļaušu izkrāmēt manu somu un paskatīties. Varbūt, ka tev lietu salikuši. Jo tā kosmētika. Nav nekas tur no kosmētikas. Es nepagūlu pat kurstili. Es nepagūlu, man nav pat... Tur visās kabatās man kaut kas ir. Nekas daudz ķem vajag. Ķem vajag, vai ne? Dažiem to vajag, dažiem nevajag. Vajag. Tas ir pret odiem un ērcēm. Jā, vajag. Vajag, bet pirmkārt varat ņemt mazāk iepakojumu. Tad jums mazāk vietas un mazāk svars būs. Otrā pusē. Mitros salvetes. Nevajag. Ar mitrajām salvetēm ir tā, vienmēr jūs ņemsiet līdzi dvielīti. Un vienmēr, ja jūs kaut kur ugunskura kurināsiet, jums vajadzēs ūdeni, tāpēc droši vien tūmā būs kāds ezers vai upe, un jūs mierīgi varēsiet rokas nomazot. Tā kā bez šī arī varam iztikt. Šokolāde. Tā ir vajadzīga. Pirmkārt, šokolāde ļoti lielu enerģijas devu jums dos. Un tad, kad jums paliks grūti nest, ēdiet šokolādi. Jums būs vairāk spēks. Un otrkārt, samazināsies svars, domāju, jūs būsiet šokolādi apēduši. Tas ir marli. Vajadzīgi. Līdz vienmēr es, teiksim, ņem mārli, kaut kādus plāksterus, ūdeņradi, jo vienmēr var gadīties kaut kādas mazas brūcītes, kaut kādas savainojumi, un, nebūs nekad patīkami iet pārgājienā, ja jums, teiksim, kaut kas asiņos, nedod Dievs mūšas, un visādi kukaiņi jums tai brūcēji sāks uzbrukt. Tas sagaidās vairāk problēmu un sāpju nekā patīkam brīžu visā pasākumā. Tāpēc par tādām lietiņām vajag vienmēr padomāt. Lietas veselītes. Tā ir ļoti vajadzīga lieta. Es esmu gājis pārgājienā un piedzīvojis vētru tādu, ka 5 minūšu laikā es esmu caur slapši. Tikai tāpēc, ka man šī lietiņa nebija līdzi. Tas ļoti palīdzies. Viņš arī neaizņem daudz vietas un viņam nav nekāds svars. Pēc tam, ja